Lasījums no Apustuļu darbu grāmatas 8. nodaļas. Bet Saulam viņa nāve bija ļoti paprātam, un tanī dienā liela vajāšana cēlās pret draudzi, kas bija Jeruzalemē, un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas apgabaliem, tik ne apustuļi, un dievbijīgi vīri Stefanu apglabāja, un viņu gauži apraudāja. Bet Sauls draudzi postīja un gāja pa namiem, satverdams gan vīrus, gan sievas, un tos nodeva cietumā. Tad izklīdinātie apkārt staigāja vārdu pasludinādami, un Filips uz vienu Samarijas pilsētu nogājis, tiem Kristu pasludināja, un ļaudis vienprātīgi klausījās uz to, ko Filips runāja, dzirdēdami un redzēdami zīmes, ko viņš darīja, jo no daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja ar stipru balsi brēgdami, un daudzi paralizēti un tīzli tapa dziedināti, un liela līksmība cēlās tai pilsētā. Un pilsētā bija kāds vīrs ar vārdu Sīmanis, kurš iepriekš nodarbojās ar buršanu, un Samarijas ļaudis iztrūcināja sacīdams, ka esot liels vīrs. Tam visi klausīja, kā mazi tā lieli, sacīdami, šis ir tas lielais Dieva spēks. Bet tie tāpēc tam klausīja, ka tas jau sen ar burvestībām tos bija apstulbojis. Kad tie Filipam ticēja, kas tiem pasludināja vēsti par Dieva valstību un Jēzus Kristus vārdu, tad tie tapa pagremdēti, kā vīri tā sievas, un Sīmans pats arī dzan ticēja, un pagremdēts pastāvīgi turējās pie Filipa, un redzēdams zīmes un lielus brīnumus notiekam, viņš iztrūkās. Bet apustuļi Jeruzalemē, dzirdēdami, ka Samarija Dieva vārdu bija pieņēmusi, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni. Šie, nonākuši par tiem lūdza Dievu, ka tie dabūtu svēto garu, jo tas vēl uz neviena no tiem nebija nācis, bet tie bija tikai pagremdēti tā kunga Jēzus vārdā. Tad viņi rokas tiem uzlika, un tie dabūja svēto garu. Bet Sīmanis, redzēdams, kā ar apustuļu roku uzlikšanu svētais gars top dots, tiem dāvāja naudu, sacīdams, dodiet man arī dzen to spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū svēto garu. Bet Pēteris uz to sacīja, kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dieva dāvanu par naudu pirkt. Tev nav daļas nedz mantojuma pie šā vārda, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šā sava ļaunuma un lūdz Dievu, varbūt tavas sirds nodoms tev tiks piedots. Jo es tevi redzu rūktas žults pilnu un netaisnībā saistītu. Bet Sīmanis atbildēja un sacīja, lūdziet jūs par mani to kungu, lai uz mani nenāk, ko jūs esat runājuši. Tad tā kunga vārdu apliecinājuši un runājuši, tie griezās atpakaļ uz Jeruzalemi un pasludināja labo vēsti daudz Samarijas miestos. Piektā Mūzes grāmata, 33. un 34. nodaļa. Šī ir svētība, ar ko Mūzes, Dieva vīrs, priekš savas miršanas Izraēla bērnus svētījis, un viņš sacīja: Tas kungs Jahve ir nācis no Sinaja un tiem uzliecis no Seīra. Viņš atspīdējis no Pārana kalniem un nācis no daudz tūkstošiem svētiem. No viņa labās rokas tiem bauslības uguns izgājusi. Kā viņš ļaudis mīļo, visi tavi svētie ir tavā rokā, tie nosēžas pie tavām kājām un ņem no taviem vārdiem. Mūzes mums ir pavēlējis bauslību, Jēkaba draudzes mantību. Viņš palika par ķēniņu Ješurunam, Izrēlam, kad ļaužu virsnieki sapulcējās līdz ar Izrēla ciltīm. Rūbens, lai dzīvo un lai nemirst, un viņa pulks, lai ir skaitāms. Un šo viņš sacīja par Jūdu. Klausi, kungs Jahve, Jūdas balsi, un ved to pie viņa ļaudīm. Ar savām rokām viņš par tiem karjo, un tu esi viņam palīgs pret viņa ienaidniekiem. Un par Leviju viņš sacīja: Tavs Tumims un Urims, tiesa un gaisma, lai paliek pie tava svētā vīra, ko tu esi pārbaudījis masā, ar ko tu strīdējies pie Meribas ūdeņiem. Kas par savu tēvu un par savu māti sacīja: Es viņu neredzu, un kas savus brāļus neatzina un savus dēlus nepazina,
jo tie sargāja tavu vārdu un turēja tavu derību. Tie Jēkabam mācīs tavas tiesas un Izrēlam tavu bauslību. Tie liks kvēpināmās zāles tavā priekšā un dedzināmos upuļus uz tava altāra. Svētī, kungs Jahve, viņa spēku, un lai viņa roku darbs tev patīk. Sasit gurnus tiem, kas pret to ceļas, un kas viņu ienīst, ka tie nevar celties. Un par Benjamīnu viņš sacīja, tā kunga Jahves mīļais dzīvos droši pie viņa. Viņš to apseks ikdienas, un tas mitīs starp viņa pleciem. Un par Jāzepu viņš sacīja, viņa zeme, lai ir tā kunga Jahves svētīta, ar debesu labumu, ar rasu un ar ūdeņiem, kas apakšā, ar vislabākajiem saules augļiem, ar vislabākajiem mēnešu augļiem, un ar visdārgāko no veciem kalniem, un ar vislabāko no mūžīgiem pakalniem, un ar vislabākajiem zemes un tās pilnuma augļiem, un laipnība no tā, kas ērkšķu krūmā mita, lai nāk uz Jāzepa galvas, un uz galvas savu brāļu izradzētam. Viņa gods ir kā vēršu pirmdzimtam, un viņa ragi kā sūbra ragi, ar tiem viņš sabadīs visas tautas līdz zemes galiem. Šie ir Efraima lielie pulki, un šie ir Manases tūkstoši. Un par Zebulonu viņš sacīja, priecājies Zebulon par savu gājumu, un Isašar par saviem mājokļiem. Tie aicinās ļaudis kalnā, tur tie upurēs taisnības upuļus, jo tie zīdīs jūras bagātību un smiltīs paslēptās mantas. Un par gadu viņš sacīja, svētīts lai ir, kas gadu izplata. Viņš guļ kā lauva un saplosa gan elkoni, gan galvas virsu. Viņš izredzēja pirmaju tiesu, jo tur vadoņa daļa bija glabāta. Viņš piestājās ļaužu virsniekiem un darīja tā kunga Jahves taisnību, un viņa tiesas līdz ar Izrēlu. Un par Danu viņš sacīja, Dans ir jauns lauva, viņš izlēks no Basanas. Un par Naftali viņš sacīja, Naftalim ir žēlastības diezgan, un tā kunga Jahves svētības pa pilnam, pret rietumiem un pret dienvidiem būs viņa daļa. Un par Ašeru viņš sacīja, Ašers, lai ir svētīts pār dēliem, lai tas ir apžēlots savu brāļu vidū, un kas savām kājām min eļļu. Dzels un varš būs tavs stiprums, un visu mūžu, lai tev ir miers. Neviens nav kā Ješuruna, Izraēla dievs, viņš brauc pa debesīm tev palīgā un savā godībā pa padebešiem. Mūžīgais dievs ir patvērums, un virs zemes valda mūžīgas rokas, un viņš aizdzen ienaidnieku tavā priekšā un saka, izdeldē tos. Izraēls tad dzīvos droši par sevi, Jēkaba acis skatās uz labības un vīna zemi, un viņa debesis pilina rasu. Svētīgs tu esi, Izraēl, kas ir tāds kā tu, tā kunga Jahves atpestītā tauta. Viņš ir tava palīga bruņas, un tavas godības zobens, un tavi ienaidnieki tev pielabināsies, un tu staigāsi pa viņu augstumiem. Tad Mūzes uzkāpa no Moāba klajumiem uz Nebo kalna, Pisgas virsgalu, kas ir pret Jēriku, un tas kungs Jahve viņam rādīja visu Gileādas zemi līdz Danam, un visu Naftaļa un Efraima un Manases zemi, un visu Jūdas zemi līdz pat jūrai, un dienvidu pusi un glajumu, Palmu pilsētu, Jērikas leju līdz Coārai. Un tas kungs Jahve sacīja uz viņu, šī ir zeme, ko es Abrahamam, Īzakam un Jēkabam esmu zvērējis, sacīdams, tavam dzimumam es to došu. Es tev to esmu licis redzēt ar tavām acīm, bet tev nebūs uz turieni iet pāri. Tā Mūzes, tā kunga Jahves kalps, nomira Moāba zemē pēc tā kunga Jahves vārda, un viņš to apraka ielejā Moāba zemē Betpeorai pretī, un neviens viņa kapu nezina līdz šai dienai. Un Mūzes bija 120 gadus vecs, kad viņš nomira. Viņa acis nebija kļuvušas tumšas, un viņa spēks nebija zudis. Un Izraēla bērni apraudāja Mūzu Moāba klajumos 30 dienas. Tad gaudu un raudu dienas par Mūzu beidzās. Un Jozuā, Nūna dēls, bija gudrības gara pilns, jo Mūzes uz viņu bija uzlicis savas rokas, un Izraēla bērni viņu klausīja un darīja, kā tas kungs Jahve Mūzum bija pavēlējis. Un tāds pravietis Izrēlā vairs necēlās kā Mūzus,
ko tas kungs Jahve būtu atzinis vaigu vaigā, pēc visām zīmēm un brīnumiem, ko tas kungs Jahve viņu darīt bija sūtījis uz Ēģiptes zemi pie faraona un pie visiem viņa kalpiem un pie visas viņa zemes, un pēc stiprās rokas un pēc visiem lieliem un bijājamiem darbiem, ko Mūzes darīja visa Izrēla acu priekšā. Ījaba grāmata, 20. nodaļa. Tad Cofars no Naēmas atbildēja un sacīja: Uz to manas sirds domas mani spiež atbildēt, un es nevaru valdīties. Es dzirdu pārmācību sev par kaunu, bet mans gars savā gudrībā zinās atbildēt. Vai tu nezini, ka mūžam tā bijis, kamēr Dievs cilvēkus licis virs zemes, ka ļauno lielība ilgi nepastāv, un ka blēdnieka prieks paliek tik acu mirkli? Jebšu viņa greznība uzkāptu līdz debesīm, un viņa galva sniegtos līdz padebešiem, taču kā viņa izkārnījums viņš mūžam zudīs. Kas viņu redzējuši, tie sacīs, kur viņš ir? Viņš aizskries kā sapnis, ka to nevarēs atrast, un pazudīs kā parādība naktī. Acs, kas viņu redzējusi, to vairs neredzēs, un viņa vieta to vairs neieraudzīs. Viņa bērni pielabināsies pie nabagiem, un viņa roka dos atpakaļ viņa mantu. Viņa kauli bija pilni jaunības spēka, bet apgulsies ar viņu pīšļos. Jebšu blēdība bijusi salda viņa mutei, un viņš to slēpis apakš savas mēles, un viņš to mīlējis un nepametis, bet to paturējis savā mutē, taču viņa barība pārvērtīsies viņa iekšās, par oģu žultīm tā būs viņā. Mantu, ko ierīs, viņš atkal izvems, un Dievs to izgrūdīs viņam no vēdera. Oģu žultis viņš zīdīs, čūsku mēle viņu nokaus. Viņš neredzēs upes, kas ielējās tek no medus un piena. Viņš gan strādās, bet to atdos, un no tā nebaudīs. Cik viņš arī iemantos, prieka tam nebūs. Jo viņš nospaidīs un atstājis nabagus, namus viņš laupīs, bet tos neuzcels. Jo viņa kuņģis nebija pildāms, viņš neizglābsies ar savu mantu. Viņa rīklei nekas neizmuka, tādēļ viņa labums nepastāvēs. Pašā bagātā pildībā viņam būs bēdas, visu apbēdināto roka nāks viņam virsū. Un notiks, lai viņa kuņģis to pilns, tad Dievs uz viņu sūtīs savas bardzības karstumu, un uz viņu liks lītin līt, lai to rīj. Viņš bēgs no dzelzs bruņām, un vaļas tops viņam izšaus cauri. Viņš izvelk, un no viņa miesām nāk ārā, no viņa žultīm spīdoša dzelzs, un nāves šausmas viņu pārņem. Visa tumsa apklās viņa krājumu, neuzpūsta uguns viņu aprīs, un nomaitās atlikumu viņa mājoklī. Debesis viņa noziegumu darīs zināmu, un zeme celsies pret viņu. Viņa nama krājums aizies, viņam izšķīdīs Dieva dusmības dienā. Šī ir ļauna cilvēka daļa no Dieva, un viņa nospriesta mantība no stiprā Dieva.